mācītāja svētība. Pastors благословил микрофоном. Un ne tikai ar mikrofonu patiesībā. Tad, kad mēs sākām draudz, Когда мы начали церковь, tas sanāk gadu ar pus atpakaļ, uz Raņielas 9. это 1,5 года назад на улице Райня 9, Mēs lūdzām Dievu. мы молили Бога. Mums parādījās meitene, kas prot spēlētu šuro te. У нас появилась девушка, которая умела играть на синтезаторе. Mums nebija sintezators, Но у нас не было синтезатора. bet mums ir varens Dievs. Но у нас есть всесильный Бог. Mēs lūdzām Dievu. Мы молили Бога. Un Aleksandrs, jūs mācītājs, zvana man. И ваш пастор Александр звонит мне. Dzirdēju, ka jūs draudz dibinat. Слышал, что вы основали церковь. Vai jums ir kāda vajadzība? У вас есть какая-то нужда? Es saku, jā, mēs tieši lūdzām pēc Я sintezātora. говорю, да, мы как раз молимся о синтезаторе. Viņš saka, labi, pēc 20 minūtēm, kur tiekamies pie tā muzikālā veikala. Хорошо, через 20 минут встречаемся возле muzikālā магазина. Vidus tā, jā, slavu Dievam. Un tagad mums ir tas sintezators, Теперь у нас есть синтезатор. bet, diemžēl, tā meitene, kas spēlē uz sintezātoru, Но, к сожалению, та девушка, которая умела играть на viņa синтезаторе, kaut kur citur, jā. она где-то в другом месте. Tā jau teica mācījies, jā, ka ceļot cilvēki no draudzes uz draudzi. Как пастор сказал, что люди путешествуют из церкви в церковь. Un galvenais jau, ka tajā ceļošanas procesā nepazaudē Dievu. Главное, что во время путешествия не потеряли Бога. Jā, ka galvenais, ka kādā draudzē ir, vai ne? Jā. Главное, чтобы были хоть в какой-то церкви. Jā, šodien sludināšu no Lūkas evaņģēlijas. Сегодня буду проповедовать из Евангелия от Луки, Lūkas evaņģēlijas 18. 18. Lūkas evaņģēlijas 18. Es nezinu, Будет, da? Jā. Bet paņemsim bišķiņu vairāk, es domāju, tur es tā kā aizsūtīju mācītājiem no 35. līdz 43. pantam, bet paņemsim no 31. panta. Lūkas evaņģēlijas 18. nodaļa. 18. nodaļa. No 31. lasīsim. 18:31. Da. Евангелие от Луки, Наталья, 18:31. Jā. Un tos 12 pie sevis ņēmis, viņš tiem sacīja: redzi, mēs noejam uz Jeruzalemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstīja, kad par cilvēku dēlu. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās, apspļaudīs, šaustīs ar pātagām un nonāvēs, bet 3. dienā viņš celsies augšām. Bet viņi no tā neko nesaprata. Tumšs bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Bet, kad viņš tuvojās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļa malā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu bars garām ejot, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus Nācerets ejot garām. Tad viņš sacīja: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciestu klusu. Bet viņš vēl stiprāk kliedz: tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tad Jēzus apstājās un lika to atvest pie sevis. Kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja: ko tu gribi, lai es tev daru? Tas atbildēja: kungs, ka es varu redzēt. Tad Jēzus viņam sacīja: esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un gāja viņiem līdzi, Dievu slavēdams, un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. Amen. Не читай по-русски. Ja, izsekojāt līdzi, jā, krieviski, jā, kas lasījāt? Да. Не будем, да? Нет. Ага. Коротко, īsi pielūksim. Коротко помолимся. Tāpēc, Tēvs, mēs pateicamies par Tavu vārdu. Отец, благодарю Тебя за Твое Слово. Un, Kungs, Dievs, mēs lūdzamies, lai Tu caur savu garu Господь, мы просим, чтобы Ты через Дух Святой izgaismo šo vārdu mums šodien. открой нам это Слово сегодня. Kungs, ka mēs katrs sadzirdam Господь, чтобы мы все услышали nevis cilvēku balsi, не голос человека, bet, Kungs, Tavu balsi. но, Господь, Твой голос. Kungs, Tu esi apsolījis, Господь, Ты обещал, ka Tavs vārds что Твое Слово vienmēr pie mums izdarīs savu darbu. всегда совершит свою работу в нас. Kungs, mēs lūdzamies, Господь, мы молим, lai šis vārds ir auglīgi augstnē kritis. чтобы это Слово упало в плодородную почву. Amen. Аминь. Аминь. Tas konteksts.
tas konteksts, kurā mēs atrodamies, Контекст, где мы находимся. Jēzus ir pacēlis skatu uz Jeruzalemi, Иисус поднял свой взор на Иерусалим. un viņš arī pravietiski saka saviem mācekļiem, И он пророчески говорит своим ученикам, kas notiks. что будет. Ja? Un mācekļi nesaprot. И ученики не понимают. Un tur rakstīts, tumšs viņiem bija šis И vārds. там написано, что у них не открыто это слово, темно. Gars vēl viņiem nebija atklājis. Дух не открыл им еще это слово. Un redziet, Jēzus iet uz Jeruzalemi, И видите, Иисус идет в Иерусалим, un pa ceļam ir pilsēta Jērika. и по дороге есть город Иерихон. Jērika aptuveni 6 stundas gājums līdz Это Jeruzalemei. примерно пешком 6 часов. Un tur ir kāds akls vīrs. И там есть какой-то слепой мужчина. Un 305. pants. И в 35 стихе, Bet, kad viņš tuvojas Jērikai, когда он подходил к Иерихону, kāds akls tur sēdēja ceļa malā un ubagoja. один слепой сидел у дороги, прося милостыни. Tas nebija jūsējs? Что не был наш, Не, я вы еще первый. пейте. Да? Bet par šo ubagu, kas tur sēdēja ceļa malā. И мы говорим об этом слепом, который сидел возле дороги. Redziet, jūdiem tajā kultūrā, У иудеев в культуре viņiem bija jau uzlikts zīmogs tam cilvēkam virsū. уже на этом человеке стояла печать. Grēks. Gрех. Vai nu senču grēks. Или грех праотцов. Un, ziniet, man kā kristietim И мне, как христианину, arī bieži gribās uzlikt cilvēkiem zīmogus. Ja? часто хочется на людях поставить печать. Tas viņam par to. Это ему за то. Tas viņam par to. Это за то. Un, ziniet, man pie manis kā pie mācītāja, И знаете, ко мне, как к пастору, cerēs cilvēki nāk un prasa, люди приходят и спрашивают, kāpēc? почему? Kāpēc šis bērniņš, kas piedzima, Почему этот ребенок, который родился, kāpēc viņš nomira? почему он умер? Un, ziniet, kaut kādu atbildi mēs varam pateikt, vai ne, noteikti, kā Какой-то kristieši. ответ мы, как христиане, можем дать. Kāpēc mums kādreiz bīskaps iepriekšējais Pēters Sproģis, viņam uz rokām, Епископ, бывший Петр, viņa meitiņa Bella, у него на руках vienkārši дочка Белла. saviesīgs pasākums, es nezinu, nometni vai kas tur bija, Было какое-то мероприятие, aizrijās tur ar kaut kādu ēdienu. подавилась какой-то едой, Un tur bija ārsts, там был врач. un nomira tā meitene. Эта Bīskapam uz девочка rokām. умерла у епископа на руках. Kāpēc? Почему? Un, ziniet, mēs varam kaut kādu atbildi iedot, pareizi? Мы можем дать какой-то ответ, правильно? Bet es citreiz sapratu, ka es labāk neko nesaku. В другой раз я думаю, что лучше ничего не говорить, Un vienkārši paklusēt. просто помолчать. Jā, jo, ziniet, un tas pats arī bīskaps, viņš saka, iepriekšējais bīskaps, kas bija mums Baptistu savienībā. Бывший епископ в Цитreiz- Баптистском объединении. Citreiz mēs uz tiem briljanti jautājumiem Иногда мы на эти бриллиантовые вопросы dodam plasmas atbildes. отдаем пластмассовые ответы. Tā ir citreiz, vai ne? Un citreiz labāk paklusēt. В Bet, другой ziniet, раз иногда помолчать лучше. un man ļoti patīk šajā draudzē, ka es uznācu augšā. И в этой церкви мне понравилось, когда я пришел, Tur tāds uzraksts, ka tu ej ārā, kas tur ir rakstīts? когда ты выходишь, что там написано. Синяя лава. Tu iziet cīņu laukā. Tu Un redziet, un mums ir vai- svarīgi, kā kristiešiem saprast, И нам, как христианам, важно понять, tad, kad tu piedzimi no augšienes, что когда ты родился свыше, tad, kad tu kļuvi par Dieva bērnu, когда ты стал Божьим детем, tu nenonāc uz kruīzes kuģi. ты не попал на корабль Jā, jo круиза. citi domā, tagad es esmu kristietis, es tagad varu atpūsties, jā. Другие думают, я стану христианином, теперь я смогу отдохнуть. Un Dievs man tur visu laiku svētīs, un man dzīve tik visu laiku ies uz augšu, ne? И Бог будет меня благословлять, и моя Un lai tā жизнь notiek, будет jā. только вверх. Пусть так будет. Bet mēs patiesībā esam Bet на самом деле uz kara kuģa. мы попали на военный корабль. Un es 10 gadus dienēju uz kara kuģa. 10 лет я воевал на военном корабле. Tāpatās jūras spēkos. Тут самом морской. Un ziniet, uz kara kuģa arī forši. На военном корабле тоже классно. Ir laiks, kad var atpūsties. Есть время, когда можно отдохнуть. Bet mēs zinām, Но мы знаем, ja ienaidnieks šauj pa mums, если враг на нас стреляет, un mums nav pārsteigums, то это для нас не... Ну, mēs esam garīgajā cīņā. мы в dуховной войне. Ja? Un tas ir vienkārši tāds, kas ir ļoti svarīgi, man liekas, saprast visiem kristiešiem. Это очень важно понять каждому христианину. Un redzēt, un mums ir
Mums ir tas ierocis, ar ko mēs varam И stāties у vēlnam нас pretī. есть оружие, с которым мы можем вставать против врага, против дьявола. Tas ir Jēzus asins. Это кровь Иисуса Христа. Jēzus asins. Кровь Иисуса Христа. Jēzus asins Кровь ir Иисуса. tās, no kā Sātans bēg. Это то, от чего дьявол убегает. Jēzus asins ir tās, kas apklāj mūsu grēkus. Кровь Иисуса это то, что смывает наши Jēzus грехи. asins ir tās, kas aiztais visu Sātanam durvis ciet. Кровь Иисуса закрывает все двери перед Un дьяволом. mums ir šī autoritāte. И у нас есть этот Katram авторитет kristietim. каждого христианина. 36. līdz 39. pāns. Стих 36 по 39. Bet dzirdēdams ļaužu barus garām ejam, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus no Nāceretes ejot garām. Un tad viņš sauca: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciestu klusu. Bet viņš vēl stiprāk kliedza: Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Я последний стих prочитаю. Шедшие впереди заставляли этого слепого молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Jā, un redziet, un Jēzus iet garām, Иисус идет мимо, un šis aklais и этот слепой, kaut ko redz, он что-то видит, ko iespējams citi neredz. возможно, то, что другие не видят. Un viņš redz, ka Jēzus nav vienkārši cilvēks. Он понимает, что Иисус не просто Jēzus человек. nav vienkārši kaut kāda slavenība no Nāceretes. Он Jā. понимает, что Иисус это не знаменитость из Назарета. Viņš saprot, ka Jēzus ir tas īstais, Он понимает, что Иисус это тот tas настоящий, gaidītais, тот, которого он ждет, ko tajā laikā jūdi gaidīja. тот, которого иудеи в то время ждали. Jēzus ir tas mesija, tas Иисус atbrīvotājs. это этот Мессия, это освободитель. Jā, Jēzus ir tas, kas ceļās no šī Dāvida cilts. Viņš saka, Иисус тот, кто произошел из рода Давида. tu Dāvida dēls apžēlojies par mani. Потому что слепой говорит: «Ты сын Давидов, помилуй меня». Un šis vīrs saprot, ka šeit piepildās tas pravietojums. И этот слепой понимает, что сейчас происходит воплощение пророчества, Kas ir rakstīts Iesaijas 11.1. которое написано в Исаия 11:1. Zars raisīsies no izsēta salmu un atvas no viņa saknēm nesīs augļus un pār to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības gars, saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Jā. Un redzēt, un Iesaija 11.1. Исаия 11:1. Pareizi, jā? Да. Jā, ok. Es domāju, vienkārši viss skatās. Un redziet, un viņš saprot, ka tas ir tas. И он понимает, что это исполнение этого пророчества. Iedomājieties, kaut kāds aklais, kas sēž malā. Понимаете, просто слепой, который сидит. Un svētais gars atklāja šim aklajam vienkāršam, kas ir sabiedrības atstumtais. И Дух Святой открывает этому слепому, кто такой Иисус, хотя он считается как прокаженный, отверженный народом. Jā, un viņš saprot, ka šis ir tas mesija, Он понимает, svaidītais, что Иисус это Мессия, kas atnesīs šo Dieva valstību. Šis ļoti svarīgi. который принесет Царство Божье Šeit uz zemes. сюда на землю. Dieva valstība šeit uz zemes. Диева власти Бог на землю. Jā. Царство Божье на землю. Marka 15. Марка 15 глава. Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība tuvu atnākus. To Jēzus sludina, ka viņš ir uz zemes. Jā? Un viņš saka, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Jā, Marka 1.15. Laiks ir piepildīts, Dieva valstība ir tuvu pienākusi. Jēzus saka tos vārdus. Jā? Un ja mēs skatāmies, kas tad ir Dieva valstība? Jūs esat uzdevuši šo jautājumu, kas tad ir Dieva valstība? Вы когда-то задавались вопрос, что такое Царство Божье? Ko Jēzus atnes šeit uz zemes? Что Иисус принес на эту землю? Un es lasu atklāsmes grāmatu 21.3. Я читаю книгу Откровения 21:3, Un tur rakstīja tādu vārdu. и там написано так: Domājot par Dieva valstību. думая о Царстве Божьем. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem, caur Svēto garu, ne? Un viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm, nāves vairs nebūs, bēdu nebūs, ja? Nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bijis, ir pagājis. Un kas sēd godi krēslā teica, redzi, es visu daru jaunu. Un tagad viņš teica, rakstījušie vārdi ir uzticami patiesi. Tur varēja izlasīt, ja krievu valodā. Да. Jā.
Un redziet, un tagad Видите, сейчас šo Dievu valstību mēs šeit varam piedzīvot uz zemes. это Царство Небесное мы можем пережить здесь на земле. Ai? Так Аминь. есть? Varbūt es jums stāstīju jau ļoti sen pazīstamas lietas un zināms, bet, ziniet, ir ļoti svarīgi mums atgādināt šo patiesību. Mēs dzīvojam Dievu valstībā. Нам очень важно напоминать себе о том, что мы живем в Царстве Jā, Божьем. mēs dzīvojam Dievu valstībā, vai Мы ne? живем в Божьем Царстве. Un, ziniet, un mēs lasām, nāves vairs nebūs. И знаете, мы читаем, смерти больше не будет. Bet mēs piedzīvojam kaut kādā mērā nāvi vēl, vai ne? Но мы же переживаем смерть еще. Bet redziet, ir vēl šis apsolījums, kas pilnībā piepildīsies, un ka Jēzus atnāks otro reizi. Есть такие обещания, которые сбудутся тогда, когда Иисус придет во второй раз. Bet tas neaizliedz Но это не запрещает mums lūgt нам молиться to, kas ir tur debesīs. о том, что Смотреть. там на небе. Jā, un lūgt to, kas ir debesīs. Смотреть на Lai то, tas что на arī ir небе, šeit uz zemes. чтобы оно пришло сюда на землю. Varbūt priekš jums tas nav nekas tāds īpašs, ja, bet priekš mums baptistiem, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka mēs varam lūgt to, kas ir tur debesīs. Может, для вас это не, уже все, вы все это знаете, но для нас, баптистов, это что-то новое, что можем Lai tas смотреть, notiek šeit uz zemes. смотреть, что там Аминь. на Для нас земле. тоже. Все На хорошо. небе, Окей. чтобы это пришло сюда на землю. Debesīs nebūs nāve, На небе не будет смерти. Jēzus uzcēla Lācaru no mirušajiem. Иисус воскресил Лазаря из мертвых. Noteikti jūs esat dzirdējuši kādu liecību, kur kāds no mirušajiem ir uzcelts. Скорее всего, вы слышали какое-то свидетельство, где кто-то с мертвых воскрес. Tur nebūs slimības, На небе не будет болезней, un mēs varam to lūgt. и мы можем об этом просить. vai ne? Debesu valstība, tur ir viss perfekts. В Небесном Царстве все Идеально, идеально. идеально. Bet redziet, mēs šeit uz zemes, lai mēs varētu ieiet tajā debesu valstībā, Мы здесь, на земле, чтобы мы могли войти в Божье Царство. ir tā otrā daļa. Есть та вторая Dieva часть. valstība tuvu pienāks atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Ja? Есть вторая часть. Божье Царство очень близко к нам, но нам надо отвратиться от своих грехов и Tajā Dieva valstībā mēs varam ieiet tikai caur šo te otro daļu, в Божье Царство можем войти через вторую часть. caur grēku nožēlu Через прощение, un через caur прощение грехов. ticību evaņģēlijā. И через веру в Евангелие. Ticību šai labai vēstī. Веру в эту добрую весть. Ja? Amen? Tā ir. Ja? Amen. Un redziet, un caur grēku nožēlu. Es esmu dzirdējis, ka bagātiem būs ieiet grūti Dieva valstībā. Что богатым будет трудно войти в Царство Божие. Kā kamielim caur adatas aci. Так же, как верблюду через игольное ушко пройти. Jūs zināt, ja kā kamielis ieiet caur adatas aci? Вы знаете, как Я. верблюд идет через игольное ушко? Uz ceļiem. На коленях. Ja? Un tāpatās arī mums, ne tikai bagātiem. Так же самое и нам, не только богатым. Visiem mums mēs varam ieiet debesu valstībā tikai Мы можем ceļiem, войти в Царство Небесное caur grēku nožēlu только на коленях, через исповедание своих грехов un caur ticību evaņģēlijā. и через веру в Евангелие. Dieva valstībā viss būs perfekts. В Божьем Царстве все будет идеально. Ja, un mēs lūdzam, lai tas, kas ir tur debesīs, arī notiek šeit uz И мы zemes. молимся о том, чтобы то, что на небе, чтобы пришло сюда на землю. Un, ziniet, un varbūt kāds no jums šodien šeit, Знаете, может, кто-то из вас сегодня здесь. varbūt ir kādas problēmas veselībā, Может быть, есть какие-то проблемы со здоровьем. varbūt ir problēmas laulībā, Может, есть проблемы в семье. ko mēs jau lūdzām mācēs teikt. Varbūt ir problēmas ar bērniem, ja? Может быть, проблемы с детьми. Varbūt ir problēmas finansēs. Может, проблемы с финансами. Mums ir tiesības lūgt, У нас есть право молиться lai tas, kas tur debesīs, и просить, чтобы то, что там на небе, notiek šeit uz zemes. чтобы оно пришло сюда Да. на землю. Un redzēt, un būt Dieva valstībā, Видите, быть в Царстве Божьем, būt Dieva klātbūtnē, быть в Божьем присутствии, tas ir risinājums. это ответ. Jo Bībelē teikt, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības, В Библии написано, ищите прежде Царство Божье. un tad pārējās lietas, И šīs тогда te остальные, pārējās вот lietas, эти остальные, о чем мы говорим, jums taps piemestas. они вам Да. предложатся. Аминь. Jēzus ir risinājums. Решение это Иисус. Kungs Jēzu apžēlojies par mani. Господь Иисус, помилуй меня. Kungs Jēzu apžēlojies par mani. Господь Иисус, помилуй меня. To sauc šis aklais vīrs. Это говорит этот слепой мужчина. Un kas tur notiek? И что там происходит? Jā, mēģina viņu kušināt, jā, apkārtējie. Тихо, тихо, тихо. Jā. Tā tur rakstīts, vai ne? Jā, jā. Un ko viņš dara?
И что он делает? Viņš saka, kungs, Jēzu, apžēlojies par mani. А он еще громче кричит: Господь Иисус, помилуй меня. Un šajā tulkojumā, glika tulkojumā ir rakstīts brēts. Ja? И в другом переводе он говорит, что он кричал. Viņš brēc uz Dievu, kungs, Он Jēzu, очень apžēlojies громко par mani. кричал: Господь Иисус, помилуй меня. Un es domāju, cik bieži mums apkārt ir cilvēki, Я думаю, как часто вокруг нас есть люди, kad mēs izvēlamies ticībā stāvēt. когда мы решаем стоять в вере. Ai, nu, ko tu tur stāvi? Ай, ну что ты там стоишь? Ko tu tur lūdz? Tāpat tas Ну nestrādā. что ты молишься? Все равно это не работает. Nu, pasties, cik gadus jau tu lūdz un tas nestrādā. Посмотри, сколько лет ты молишься, это не Она- работает. Bet kungs, Jēzu, apžēlojies par mani. Но Господь Иисус, помилуй меня. Tas ir tas, ko sauc šis aklais. Это то, что кричал этот слепой. Un, ziniet, es nezinu, iztēlojamies, ka mēs esam varbūt akli, ja, varbūt ir kādreiz kāds iztēlojas. Ja. Es piemēram, skrienu no rītiem. Представьте, что вы ничего не видите, что вы слепой. Te Liepā ir tie skriešanas celiņi, nu, nevis skriešanas celiņi, bet celiņi, kur akliem ir uztaisīts tās strīpiņas, ja jūs zinat, ja? Я, допустим, с утра bегаю, и на дорожках есть специально Un es citreiz skrienu такие дорожки. un skrienu un mēģinu noturēties uz tās līnijas. Я другой раз бегу с закрытыми Un 3 глазами. sekundes, un es jau esmu Стараюсь nost no tā, ja? удержаться на этой дорожке, и через 3 секунды я уже... Un redziet, un akliem ir ļoti svarīgi dzirde, Для слепых очень важно слух. tausteba, ne? Un, Что это чувство. un es domāju, cik ilgi šis aklais būtu kliedz, Я думаю, как долго этот слепой кричал бы: ja es apžēlojos par mani. Иисус, помилуй меня. Tur mēs tekstā lasījām 2 reizes, ja? В тексте мы читаем, что 2 раза. Bet es domāju, ka viņš būtu kliedzis 5 reizes, 10 reizes, Я kamēr думаю, viņš, что он бы кричал 5 раз, 10 раз, kamēr viņš vispār vairs neko nebūtu dzirdējis. пока бы он вообще ничего не Ka слышал. viņš nedzirdētu vairs, ka tur ir Jēzus, ka viss ir aizgājis. Varbūt pat tad viņš vēl kliedz. Пока бы он не понял, что Иисус ушел, но, может быть, он еще и тогда бы кричал. Un redziet, un šis teksts mums rāda par neatlaidību. И этот текст показывает нам о неотступности. Par neatlaidību. Klaudziniet, ja? О неотступности, Un jums taps стучать, atvērts. и вам откроют. Meklējiet, un jūs Ищите, и вы atradīsiet. найдете. Lūdziet, un jums taps dots. Просите, и вам дадут. Да. Mums taps dots. Amen. Tas ir Вам apsolīts. дадут, это Un ziniet, un mēs varam stāvēt uz Dieva Вы apsolījumiem. знаете, мы можем стоять на Божьем обещании. Nevis uz pašizdomātiem Не apsolījumiem, на ja? том, что мы сами себе придумали, Bet uz Dieva а apsolījumiem. на том, что Бог обещал. To, ko Dievs ir pateicis. То, что Бог нам сказал. Un redziet, mēs redzam šo to cerību, kas ir šim cilvēkam uz Jēzu. И мы видим, что у этого человека была надежда на Иисуса. Lūks 40, 43. Луки 18, 40 līdz 43. 18, 40, 43. Tad Jēzus apstājās un lika to atvest pie sevis, nu to aklo. Тогда Иисус остановился и велел привести его к себе. Un kad tas bija pienācis klāts, viņš viņam jautāja, И когда того привели, он у него спросил: ko tu gribi, lai es tev daru? что ты хочешь, чтобы я сделал? Tas atbildēja, kungs, ka es varu redzēt. Он сказал: Господь, я хочу прозреть. Tad Jēzus viņam sacīja, esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. И тогда Иисус ему сказал: прозри, вера твоя спасла тебя. Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un gāja viņam līdzi un Dievu slavēdams, un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. И он прозрел, и тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Аллилуйя. Slavu Dievam par jūsu uzmanību. Слава Богу за ваше Ka jūs vēl внимание, klausaties. что вы еще слушаете. Un redziet, un šim vīram И видите, у этого слепого nebija sākotnēji redz, сначала не было зрения, bet viņam bija garīgā redz. но у него было Dievs viņam atvēra, духовное зрение. pirms viņš viņu dziedināja no fiziskās akluma. Перед тем, как Бог исцелил от физической Viņš viņam слепоты, deva to garīgo Он redzi. дал ему духовное видение. Да. Redziet, Духовное зрение. un 16 gadus atpakaļ 16 лет назад Dievs arī manas gara acis atvēra. Бог открыл мои духовные глаза, Ja? Un es sāku redzēt. и я начал видеть. Es sāku redzēt, kad patiesībā kādos grēkos es dzīvoju. Я начал видеть, в каких грехах я живу. Ziniet, es piedzīvoju to, ko Bībele saka, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. И я пережил то, что Бог сказал: отвернитесь от греха и верьте в Евангелие. Tas vārds atgriezieties, ja? Отвернитесь Ja, от tas греха. metanoja, jūs esat to dzirdējuši noteikti šeit, ja? Вы слышали этот Tas ir слово pilnīgi «метаноя». izmainīts virziens. Это значит полностью Tu gāji tā, изменить ja? Un направление. tagad tu ej pilnīgi citā, Ты pretējā шел virzienā. туда, и ты отвернулся Un от redziet, греха и un пошел к Богу. Dieva valstība И
Царство Божье ir pilnīgi pretēji šai valstībai. это абсолютно противоположно Ja tev sit этому царству. Если тебя бьют, pretī, ja? Nē. дай сдачу. Pagriez otru vāju, var pilnīgi pretēji, vai ne? Нет, Бог говорит, дай вторую щеку. Un tie principi mēs varētu saukt pilnīgi, un redzēt, un manā dzīvē notika šis pilnīgi pretējais pagrieziens, ja? В моей жизни произошел этот полный переворот. Kad Dievs paņēma projām visas tās atkarības, kurās ir. Когда Бог забрал у меня все зависимости, в которых Dievs я жил. paņēma tās okultās un ezotēriskās Бог lietas no. забрал оккультные, эзотерические вещи с моей Ja? жизни. Un ziniet, mēs varam domāt, ai tā tāda nevainīga lietiņa paliešu laimīt jaunajā gadā, ja? Иногда, мне кажется, это такое Tā незначительное. ir okulta lieta. Ну там, прольешь Tas Dievam счастье, riebjās. погадаю на кофейной гуще. Да. Kaut vai, jā. Bet tā ir nopietna lieta, jā. Un, ziniet, Серьезные вещи. un tāpatās Jāņos, lieldienās. Так же само Un, на ne? Nu, Лигах. palikšu pāri ugunskuriņam, nu nekas taču nekai. Ну, перепрыгнуть через Tie костер. ir, Ну, tas ничего ir, страшного. tie ir rituāli. Это все ритуалы. Un caur šiem rituāliem mēs varam atvērt durvis satanam. Да. Через эти ритуалы мы можем открыть Un tāpēc дверь mums дьявола. jābūt ļoti piesardzīgiem, ko mēs darām kā Dieva bērni. И поэтому нам надо быть очень осторожными, что мы делаем как Божьи дети. Un redzēt, jo mūsu dzīve, Видите, наша жизнь kā Dieva bērniem, как Божьим детям, ir no svētuma uz svētumu, от святости к святости, no spožuma uz spožumu. от славы к славе. Un redziet, un Dievs ņem nost kādas lietas И Бог убирает какие-то вещи un dod kādas jaunas lietas klāt. и дает какие-то новые вещи. Viņš ņem nost Он что-то забирает un dod. и что-то дает. Redziet, un svētais gars И Дух Святой dod spēku un gribu mainīties. дает силу и желание меняться. Un par šiem 16 gadiem И за эти 16 лет es esmu sapratis to lielo gudrību я понял эту большую мудрость. par to, kā Dievs maina cilvēku. Nu, vismaz esmu pietuvojies, man tā liekas, tai gudrībai. Но мне кажется, я приблизился к этой мудрости, как Бог меняет людей. Redziet, notis, ja? Notis, Ноты. ja? Jā, neskaņā. Din, ja? Veido skaņdarbu. Ноты, из нот получается звук. Skaists skaņdarbs. Красивая звуковая работа, звучание. Ja? No mazām notēm. С маленьких нот. Redziet, un tāpatās arī mēs И так же само мы tiekam veidoti vai sastāvam, nu, sastāvam no ieradumiem. И так же само мы состоим из каких-то привычек. Ja? Un tas veido mūs, И это делает нас. tās privičkas, ja? Из Ja этого мы pareizi. состоим, да. Tie ieradumi veido mūs, vai ne? Наши привычки нас создают. Ja es jums pateiktu, ko jūs darījāt, Если я скажу, что вы делаете trešdien no rīta, в среду, jūs varētu padomāt, ko es daru parasti, ne trešdien no вы rīta. подумали, что я делаю всегда в Labi, среду. tad bija svētku laiks, vai ne? Varbūt kaut ko savādāk, vairāk varu pagulēt. Может, это был праздник тогда по-другому. Bet mūsu dzīve sastāv no ieradumiem. Но наша жизнь состоит из привычек. Un mana vecā dzīve sastāvēja no И ieradumiem. моя старая жизнь состояла из привычек. Ja es pamodos, iedzēru kafiju, uzpīpēju, vai ne? Я проснулся, выпил кофе, закурил. Tagad es pamostos, Сейчас я просыпаюсь. es iedzeru kafiju. Я Varbūt nav выпил labi кофе. kafiju dzert, es nezinu. Может, нехорошо кофе пить. Es saku lūkšanu, Я начинаю молиться. es atveru bībeli, Я открываю vai Библию. ne? Es lasu vārdu, Я читаю es Слово. saku, kungs, ko tu vēlēsi man šodien runāt? Я говорю, Господь, что ты хочешь мне сегодня сказать? Redziet, un mūsu dzīve sastāv no ieradumiem. Видите, наша жизнь состоит из привычек. Un es ticu, И я верю, kad svētais gars что Дух Святой mums dod spēku un gribu дает нам силу и желание mainīt tos ieradumus. менять эти привычки. Да. Un es tiešām tam ticu, ja? Я на самом деле в это верю. Es kādreiz nelasīju, tagad lasu, un es nelūdzu, tagad lūdzu, vai ne? Neziedoju, ja māsa stāstīja par ziedojumu, tagad ziedoju 10, vai ne? Nekalpoju, tagad kalpoju, vai ne? Когда ты не жертвовал, сейчас жертвую. Когда ты не служил, сейчас служу. Un redzēt, un tas svarīgākais, И самое важное, kā jau arī mācītājs teica, как пастор сказал, par jauno gadu, kad viņš teica, о Новом годе, когда он сказал, ka mēs iegūstam sevī to ieradumus, tos ieradumus. что мы получаем эти новые привычки. Vairāk lēnprātīgi, pazemība, ja? Кротость, смирение, Kas bija Jēzum Kristum. то, что было у Иисуса. Jo tas jau ir mūsu mērķis, kam mēs vēlamies līdzināties. Это наша цель, на кого мы хотим быть похожи, на Иисуса. Un Hosejas grāmatā 4.6. Осия. Осия 4.6. 4.6. Jā.
Mana tauta iznīkstēs atziņas trūkumu, jo tā negrib neko mācīties. Гибнет народ мой из-за недостатка ведения. Un ne tikai mācīties Потому что они intelektuāli, не хотят учиться bet и mācīties jaunas и lietas. не только интеллектуально, Kā но mēs varam какие-то celt новые Dievu вещи. valstību, Как мы можем Kā mēs взращивать varam Божье Слово, pārveidot Царство sevi. Божие, как мы можем себя менять. Jā. Un šis jautājums, es vienkārši gribēju tā domāt par jauno gadu. И так, думая о Новом Годе, Ko tu gribi, lai es tev daru? что ты хочешь, чтобы я тебе сделал? Jēzus prasa, ko tu gribi, lai es tev daru? Иисус спрашивает, что ты хочешь, чтобы я тебе сделал? Ja Jēzus šodien, Если бы Иисус mēs esam pie сегодня, beigām, ja Jēzus мы уже šodien идем к концу, если Иисус сегодня pagrieztos pret tevi повернется к каждому, un ieskatītos tev acīs посмотрит тебе в глаза un prasītu, и спросит, kas ir tas, ko tu gribi, lai es tev daru? что есть то, что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? Kas ir tas, ko tu savā dzīvē gribētu mainīt šajā gadā? Что ты хочешь в своей жизни Šajā менять в sezonā. этом году, в этом сезоне? Kas ir tas, ko tu gribētu, lai es tev palīdzu mainīt? Что ты хочешь, чтобы я помог тебе менять? Un, ziniet, es gribētu, ka mēs tiešām šajā mirklī И я хочу, чтобы в этот момент nedaudz padomājam par мы to, немножко подумали об этом. kas ir varbūt tā viena lietiņa, Может быть, это одна вещь, ko tu gribētu, lai Jēzus tev palīdz izmainīt šajā gadā. чтобы ты хотел, чтобы Иисус помог тебе поменять в этом году. Viena lietiņa. Одна вещь. Redziet, un pirms mēs kaut ko domājam, ko darīt, Перед тем, что мы думаем, что делать, ir ļoti svarīgi saprast, очень важно понять, pirms mēs darām kaut ko, перед тем, что мы kāpēc делаем, mēs to что- darām. зачем мы это делаем. Redziet, ja es gribu būt labāks vadītājs, Понимаете, если я хотел бы быть лучшим руководителем, es skatos, kur ir kāds labāks vadītājs. я Ja? смотрю, кто лучший Re, kur ir руководитель. labāks vadītājs. Вот лучший Es руководитель. aizēju pie šī labākā vadītāja. Я иду к этому Es лучшему prasu viņam. руководителю. Я спрашиваю у него, Kāda ir tava ieraduma? какие твои привычки? Viņš saka, tā ir to es pirms iepriekšējās dienas es saplānoju nākamo dienu. Ja? Допустим, он говорит, я перед этим днем уже запланировал следующий. Tā dara vadītāji. Ну так Labi делают vadītāji. хорошие руководители. Un redziet, un ir svarīgi, ka mēs И важно, чтобы мы saprotam, kas mēs gribam būt, поняли, кем мы хотим быть, kam mēs gribam līdzināties. на кого мы хотим быть похожими. Un tad mēs vienkārši ejam И тогда мы идем pie viņa, к другому человеку ja? un prasam, и спрашиваем, ja? Kādi ir tavi tie ieradumi. Ja? какие твои привычки. Un, ziniet, un šodien es gribētu, ka mēs skatītos uz Jēzu. И сегодня я хотела бы, чтобы мы смотрели на Иисуса. Un, ja mēs pieliktu sev Jēzum blakus un skatītos, kādi Jēzum bija ieradumi. Ja? И мы Bībele ļoti skaidri saka, kādi мы viņam бы bija поставили ieradumi. себя рядом с Иисусом и смотрели, какие привычки у Иисуса были. Varbūt šogad vienu vismaz ieradumu, kas bija Jēzum. Да. В Библии это написано. Может быть, всего в этом году какую-то одну привычку Иисуса взять. Un, ziniet, tā kā mācītājs sāka Как пастор сказал, ar tādu pravietisko, kad mēs sākām. Ja? мы начали с таким Es gribētu arī, ka šo пророчеством. svētru, un es varētu arī noslēgt ar to, Я хочу закончить этим. ka mēs šajā mirklī būtu tādā lūkšanās, Чтобы сейчас мы вошли в молитву, un ka mēs skatītos, чтобы мы iztēlotos, представили себе, ka Jēzus skatās uz mums, что Иисус смотрит на тебя, skatās tev acīs, смотрит тебе в глаза. un saka, kas ir tas, ko tu gribi, lai es tev daru? Что это, что ты хотел бы, чтобы я для тебя сделал?